Kurš no visiem šiem krēmiem ir visinteresantākais? Nu, manuprāt, visinteresantākais, ko es pati sāku šeit strādāt, nezināju, ka tāds vispār ir izdomāts, ir šis te tingle krēmiņš ar kņudinošu efektu. Tātad sastāvā ir kaņepes sēklu eļļa, kas veicina šo kņudināšanu, bet nav šajos krēmos. Krēmi neveicina nekādu kņudināšanu, neuztraucieties. Šis krēms ir domāts vairāk cilvēkiem, kuri nevar iesauļoties nedz rokas, nedz arī kājas. Tad mēs šo iesakam, idinot, ka būs tāda kņudinošana, tāda maza dedzināšana. Bet šis krēms tātad veicina, stimulē asinsriti, līdz ar to tas iedegums veidojas padziļinātāks un tumšāks. Noteikti nesmērējam uz sejas vai sirds zonā, jo var rasties kaut kādas trauksmes vai uztraukums. Un vismaz divas reizes noskulējam rokas pēc šī krēma uzklāšanas, jo var aizmirst, rokas var paberzēt gar acīm un beigās var rasties šī dedzināšana. Sievietes, kas nāk, viņas saka, nav tik traki, un mani pilnīgi uzmundrina, iedrošina, lai arī es viņu izmēģinu. Varbūt man ir jāizmēģina tas Pure Heat. Man šis te krēms mājās ir, un tas patiešām ir mainījis manu dzīvi. Pēc solārija liekas, kāda ir nedaudz sausāka. Ar to krēmu uzklāj pēc mazgāšanās vai tūlīt pēc solārija var jūs uzreiz, ka tāda āda ir mīkstāka, svaigāka. Jā, viņš arī būs tāds tumīgāks, tāds uz sviesta bāzes, tāda kaņepes sēklu eļļa sastāvā. Ir dažādākās smaržņas pieejamas, kas nu kuram kāda vairāk saldāka vai naturālāka. Pēc dušas, pēc solārija, droši arī uz sejas var smērēt. Tad, ja nepatīk tas sviestainās, un ir šāds te alternatīvs, arī ļoti labi noturēs mitrinās ādu, vienkārši būs šķidrāks, būs tāda gēla konstants. Mana mamma, piemēram, bērnībā nekad nemazgāja dvieļus ar smaržiņām. Viņai vispār nepatīk tā kā smaržas. Ir kāds krēms, kur vispār nav smarža. Nāk daudz gan vīrieši, gan sievietes, vairāk jau vīrieši, kur vēlās tos krēmus bez aromāta. Tātad mēs iesakam šo te krēmiņu, šim būs neitrāla. Praktiski vispār nebūs smarža, būs 15 bronzerīts. Šim te būs tāda neitrālāka smarža. Arī šim te nebūs izteikta smarža. Šis arī būs tāds vienkāršāks ar šo te pastiprinātāju, ja nevēlās bronzerus. Viens no tādiem topiem, ko parasti sievietes izvēlās, ja mēs runājam tieši par smaržu izvēli, tad ir šis te ar ķiršu aromātu. Brīnišķīgs, burvīgs, salds un ilgnoturīgs. Arī es esmu sagatavojis jums kaut ko. Mazs saldumiņš. Saldākai ceļa kājai uz jauno solāriju studiju, jo atcerieties, uz solāriju nekad nedrīkst iet izsalcis. Ak, Dievs, paldies! Lūdzu! Čau, veiksmīgi! Subscribe to my channel.